Pēc tā, ko jau minēju, kādi ir nākamie tuvākie zīmes koda projekta mērķi un kas ir varbūt tādi lielākie izaicinājumi, teiksim, šo gadu, nākamo gadu? Zīmes koda projekta tāds galvenais taktiskais mērķis - pilnveidot produktu līdz gatavības līmenim. Tāpat kā kad mākslinieks glezno gleznu, viņš zina, kad viņi gatavi. To nevar apmānīt. Sevi nevar apmānīt. Varbūt kādu skatītāju var apmānīt, bet mākslinieks sev nevar apmānīt. Tāpēc mēs arī zinām, kas zīmes koda projektā ir jāpilnveido. Tātad darbs ar tehnoloģijām. Tur iesaistīti tiešām žanra profesionāļi, eksperti, kas ir nišu speciālisti. Lai zīmes kods būtu skanējams vienmēr un visur, visos laika apstākļos, lietu, saulē, ēnā, no dažādiem rakursiem. Vēl viens aspekts, ko mēs tagad sākam ieviest, ir, lai zīmes kods varētu tikt ieskanēts atrodoties vietās, kur nav zīmes koda. Teiksim, uzkāpjam Everesta virsotnē vai Gaiziņkalna virsotnē sākumā un pavēršam telefonu kaut kādā virzienā, un tur parādās zīmes kods, kurā mēs pēc tam varam izlasīt, kas ir Basteikalns, kas ir Gaiziņkalns un kas ir Everests. Šeit rodās tā saistība ar Māras tīklu. Māras tīkls un zīmes kods ir divi vienā. Māras tīkls ir visus veselums, un zīmes kods ir fraktāls tajā veselumā. Un tādā veidā viņi lēnām sāk savienoties kopā. Izaicinājumi ir tieši tehnoloģiju pilnveidošana, jo Latvijā nav tā, ka ir plaša pieejama speciālisti. Viņi noteikti ir Latvijā, bet mēs viņus nezinām. Teiksim, tas pats, ko es minēju, vision engineers. Mēs labprāt iepazītos ar kādu vision engineeru, kurš varētu mums palīdzēt slīpēt tehnoloģijas.